Lietuvā jau bija notikuši asiņaini notikumi, bija cilvēki cietuši, lījušas asinis, un Dainis Ivāns aicināja visu Latvijas tautu braukt uz Rīgu, aizstāvēt valdību, parlamentu, un tepat pie mazās ģildes ieradās arī mans tēvs. Es pat nezināju, toreiz mobilo telefonu nebija. Es nāku pievakarē, skatos ugunskurs tieši pie ģildes, milzīgi tanku, prettanku eži, un no Madonas puses Kusas ir atbraukusi smagā tehnika, un tēvs aizsargā Rīgu un parlamentu. Es saku, tēti, nāc pie manis pārguli kaut vai nakti, sasildies. Tētis teica, nē, ja nu te brīdī nāks ienaidnieks, man jāaizsargā Latvijas neatkarība. Un jāteic, ka te pat pie ģildes arī satiku savu brāli, kurš gāja uz Doma laukumu, kurš spēlēja grupā Pērkons bungas, citamos instrumentus un uzmundrināja Latvijas neatkarības aizstāvis. Arī es katru dienu, faktiski kā uz darbu, gāju uz Doma laukumu, uz parlamentu, tepat Vecrīgā. Ja palika vēsi, gāju uz Jēkaba katedrāli, tur varēja dabūt siltu tēju, apēst kādu maizīti, palūgt Dievu un atkal turpinājām aizsargāt Latviju.